Ja tu sevi likt iekšā marketplace'ā, tāpat tad, kad tu pārdod mašīnu, kāds būtu tavs piedāvājums? Redzi, tad, kad mēs tirgojam mašīnu, mēs uzreiz uzskaitām pilnīgi visas ekstras, vai ne? Sarkans ādas salons, apsildām stūra, adaptīvās gaismas, kruīza kontrola, individuālā krāsa, tāda un tāda paka. Bet ko tu varētu teikt par sevi? Un skaties, es pieteikšu vienu lietu. Varbūt tev klīst uzskats, vai varbūt domas, bāc, bet man jau nav paveicies. Redz, cits ir piedzimis bagātā ģimenē, cits izstāst ļoti seksīgi, citam ir paveicies ar attiecībām, citam ir tas pilnīgi viss, vai ne? Un man nav nekā. Redzi, mēs katrs piedzimstam ar tām kārtīm, kādas mums ir iedalītas. Un tās, kas mums nav iedalītas, tā ir tā, ka mēs viņus varam iedalīt paši sev. Mēs varam pilnīgi pie tām visām lietām strādāt. Tāpat kā mašīnai. Tu vari kaut ko uzlikt, kaut ko noņemt, kaut ko apmainīt. Tāpat arī sev. Tu vari strādāt ar savu eksterieru, tu vari strādāt ar savu interjeru, ar savu intelektu, ar savu izskatu. Bet vai tu to dari? Vai tu esi pakritis tai programmai, kad, ja jau es nepiedzimu ar to, tad jau man tas nepienāks? Redz, vecīt, kāpēc man tas liekas tik svarīgi? Tāpēc, kad es arī kādreiz nedomāju, ka es varu mainīties. Kāpēc? Vēc, iedošu to skatu uz dzīvi. Redz, kādreiz nebija sociālās mēdijas, kādreiz tev bija apkārt tie cilvēki, kur tev bija apkārt. Un nevienmēr viņi bija tie labākie piemēri. Un tie labie piemēri, viņi vienmēr nāca no kaut kādām nepazīstamām vietām, nepazīstamām ģimenēm, kur viņiem bija paveicies. Bet tu nekad neuzzināji to backstory, tu nekad neuzzināji, pie kā viņi bija strādājuši, kā viņi bija būvējuši sev un kā tā ģimene uzcēlās un kā tie cilvēki, kas tajā ģimenē dzīvoja tālāk un kā viņi pie sev strādāja. Bet pasties, kas tagad ar sociālajām mēdījām, kas nemazam nav tik slikts, var notikt labs tavā dzīvē. Tu vari saprast to, ka cilvēki ne no kurienes izcēlās par kaut ko, strādājot ar sevi. Un tas bija viens no lielajiem klikšķiem manā dzīvē, kad es beidzot nevis skatījos uz sociālajām mēdījām, lai tikai varētu aizbēgt un skatīties kaut kādus draņķus, bet es ieraudzīju cilvēkus, kas no līdzīgām situācijām kā es, uzcēlās ļoti augsts savā dzīvē, un bija tāds, ja jau viņš var, tad jau varbūt arī es varu. Un tie jautājumi beidzot iestartē mūsu prātu. Jo redz, 99% cilvēku domā, ka viņi domā, bet viņi tomēr nedomā. Un tikai 1% no cilvēkiem domā. Un domā tie, kur uzdod sev spēcīgus jautājumus, kur varbūt arī kādreiz var aizskart ego. Un es arī varbūt tev aizskaršu ego šodien, šajā video. Bet kā gan citādāk? Pirmais mums jāsaprot, skaties, mēs nākam šajā dzīvē standarta versijā. BMW bez M-pakas ar 316 motoru. Un viss, kas tev ir jāsaprot, ka tu vari sev uzbūvēt par to M3, M4, M5. Par to versiju, kur tu vēlies. Un mums kā cilvēkiem, mums tik tiešām ir tik daudz lietas, pie kā mēs varam strādāt. Un ja mēs kļūstam labāki, mums mainās tā mūsu 3D pasaule. Es godīgi teikšu, nekad mūžā nebūtu iedomājies, ka es dzīvotu to dzīvi, kā es dzīvoju šobrīd. Un es nekad mūžā neiedomātos, ka man apkārt būtu tik jaudīgi un tik kolosāli cilvēki kā šobrīd. Bet kāpēc tas tā notika? Tāpēc, kad es pieņēmu lēmumu nepalikt par to 316 no BMW un sāku strādāt pie sevis. Uzlabot sevi, gan vizuāli, gan iekšēji, lai es varētu dzīvot labāk 3D pasauli. Jo būsim godīgi, tavu 3D pasauli nemaiņas tāpēc, ka tu vēl neesi pietiekami labs. Tu vēl neesi pietiekami labs piedāvājums marketplace'ā, bet atgriežamies pie tā, ka tu to vari mainīt. Ja tu attīti atpakaļ manu dzīvi, un kādreiz es noteikti uztaisīšu tādu, badass video, kur es salieku no kurienes, kādi ir bijuši tie soļi, kāds es biju kā personalitāte un kur es esmu tagad. Un tie, kas jau man tā kā privāti pazīst, viņi pāram zina. Redzi, es piedzimu ar savām stiprajām pusēm un ar savām vājajām pusēm. Un divas stiprās puses te var pateikt, man bija skaists seja un liela ikri. Pie vispārējā man bija smagi jāstrādā. Un es par to nesūdzos. Es esmu nereāli priecīgs, nereāli pateicīgs,
jo tas mani lika uzbūvēt par to versiju, kas esmu šobrīd. Un es varu pateikt dažas lietas, pie kā es strādāju, lai tas tev iedotu reālu perspektīvu, atvērtu prātu un saprast, tās lietas var mainīt. Pirmā viena no galvenajām lietām es sapratu, ka ar fizisko ir jāsāk. Jo vienmēr, kad es ieraudzīju kādu cilvēku, kurš bija, teiksim, satrenējies bērnībā, man bija tāds, wow, es reāli respektēju, ritīgi krūti, tu uzreiz liecies spēcīgs, vai ne? Sāku trenēties, uzbūvēju savu fizisko formu. Otrais, tava disciplīna. Ja tu nevari izdarīt kaut kādas lietas, kuras tev vajag izdarīt, tu vienkārši mentāli ar kaut ko nevari tikt galā. Un tas bija liels posms, kur es strādāju pie savas disciplīnas. Es sāku cienīt savu vārdu. Ja es pateicu, ka es izdarīšu kaut kādu lietu, es darīju visu, lai es arī to izdarītu. Jo es sapratu to, ka tā disciplīna man būs vajadzīga pie pilnīgi jebkura mērķa, lai attiecīgi, tad, kad es strādāju pie sevis, pie savas personalitātes, lai es nevienā brīdī neatmestos. Vai ne? Ja tu šobrīd nevari kaut ko izdarīt, tas nozīmē, cool, tev ir jāuzbruk tai problēmai, kas ir disciplīna. Jo tev varētu iedot labāko plānu, stratēģiju, kā sasniegt tavu labāko dzīvi, bet ja tev nebūs disciplīna, tu nevarēsi to izdarīt. Okay? Trešā lieta. Tad, kad es jau biju ieskrējies, jo man jau dzīvē daudz maz viss sanāca sakarīgi, es jau biju pakāpies pa karjeras kāpnēm, es sapratu to, ja es gribu būt vairāk harizmātisks, teiksim, atstāt labāku pirmo iespaidu satiekot cilvēkus, man ir jāpieregulē savu balsi. Jo tajā laikā, kad es sāku savu biznesu, kas bija gadus 6-7 atpakaļ, mana balss neatbilda tam, kā es izskatījos. Es biju 100-110 kg liels džeks, bet balss bija super augsta. Un it īpaši, ja es runāju angliski, man viņa visu laiku bija super augsta. Visu, ko es darīju, es trenēju savu tonalitāti, taisīju balsu vingrinājumus, lai es varētu viņu notaisīt zemāku, lai es varētu viņu uztaisīt more crispy. Tās bija lietas, pie kā es konstanti strādāju. Nākošais. Biznesā. Tu saskaries ar ļoti daudz dažādām problēmām, situācijām, kur tu reaģē, kur tev emocijas ir uzspraugušas, spalva ir gaisā. Sapratu, ka es biju ļoti reaktīvs. Un es varbūt nebiju reaktīvs pret cilvēkiem, bet es biju ļoti reaktīvs pret sevi. Un tad, kad es biju ļoti reaktīvs pret sevi, es gāju destruktīvos ceļos. Un viss, ko man vajadzēja darīt, man vajadzēja strādāt pie tām traumām, kuras izveidoja to reaktīvo daļu no savas dzīves. Un lēnā garā, 1, 2, 3, 4 traumu bloku palaižot vaļā, es vairs neesmu reaktīvs. Es skatos uz problēmām, kā iespēju pakāpties. Es vairs nešauju ārā tās domas, ko es tajā brīdī domāju. Tās visas ir lietas, pie kā mēs konstanti varam strādāt, lai uzbūvētu sev par labāku versiju. Tas, kā tu izskaties, tas, kāda enerģija tu izdod ārā, tas, kāda ir tava balss, tas, kāds ir tavs skats uz dzīvi, tas, kādi cilvēki tev turās apkārt, dēļ tā, kāds tu cilvēks esi. To visu var uzbūvēt. Tāpēc nevajag iekrist upuru mentalitātē, un mēs tur rokas gaisā, man jau nav paveicies. Tev ir paveicies ar tām stiprajām pusēm. Izmanto tās stiprās puses kā pārliecību un uzbruc visām tām vājām pusēm, un tavā dzīvē viss sāks iet uz augšu. Jo tu esi projekts, kurš nekad neapstāsies. Un pie tam, strādājot pie sevis, lienot iekšā tajos tumšajos stūros, un tad redzot tos augļus tajā 3D pasaulē, tas ir nereāli piepildoši. Tas ir nereāli motivējoši. Tu katru dienu gribi uzzināt par sevi kaut ko, ko tu varētu pārmainīt, lai tu būtu savu labākā versija. Un nekad nav par vēlu. Un jā, mainīties var ļoti ātri. Un pats galvenais, ko es gribētu, lai tu paņem no šī video, ir tas, ka tu vari mainīties. Un ja tu mainies, tad tavu 3D pasaule mainās. Un ja tavu 3D pasaule pēdējā laikā nav mainījusies, tad tavu personalitāte ir tā, kas to limito. Un tev pie sevis ir jāstrādā. Un es tev pateikšu vienu līniju, ko es ierakstīju savā pirmajā journaling sesijā, kad es uzsāku savu pašizaugsmi. Es zinu, ka tas nebūs viegli, bet tas būs to vērts. Un to es tagad pēc 8 gadiem varu 100% apgalvot. Tas ir bijis to vērts. Un viss, ko es gribu teikt tev, uzsāc un nekad nepadodies.